Un tātad pastāstīšu par to, kā pieregistrēties un izmantot rotatoru programmiņu, kas nodrošina rotatoru funkciju. Reģistrācija un dalībā šajā programmiņā ir par brīvi, nav par to nav jāmaksā. Tātad mēs ņemam referāļu adresi, ko ir iedos mūsu sponsors, ejam iekšā linkā. Tātad šo lapu atņemam uz leju. Un šeit ir reģistrācijas anketiņa. Aizpildam tātad šo reģistrācijas anketiņu. Spiežam pievienoties. Tātad nonākam šajā te pirmajā starta lapā, un tagad mums ir jāizdara tādas darbības, lai nonāktu pēc jaunu back office'am, kur mēs varētu strādāt. Tātad šo lapu pārsinam uz pašai lejā. Un drusku jāpagaida, lai lapa atverāties vēl. Lapas apakšā. Te redzam šādu te podziņu, spiežam šo te podziņu. Pārējām nākošā lapā. Šeit izdaram tieši to pašu. Atkal redzam šeit šo te podziņu, spiežam to. Un jau trešo reizi atkārtojam šo darbību. Tātad esam nonākuši beidzot savā aplikā. Šeit ir tāda sadaļa URL rotators. Tātad tā ir tā sadaļa, kas mums šobrīd interesē. Tātad spiežam uz šo te rotatoru un šeit redzam mūsu rotatoru linku. Nozīmē, ka, ja jūs gribēsiet reklamēt tās saites, tos linkus, kas būs šeit jums sareģistrēti, tad ar šo vienu linku jūs varēsiet reklamēt visas tās saites, kas šeit būs apakšā jums sareģistrētas. Tātad patinām šo lapu un uz leju un redzam, ka šeit ir vietiņas, kur mēs varam savas lapas salikt. Tātad šīs te, kas šeit ir oriģinālās, mēs pagriežam ārā. Ja mēs vēlamies pašu arī šo te rotatoru programmiņu reklamēt, tad vienu šeit atstājam. Sākotnēji jebkurā gadījumā vienu atstājam. Un tātad šeit tagad mēs varam pievienot tos linkus, kurus mēs gribam salikt šajā te rotatorā. Tie varētu būt jūsu biznesa dažādi linki vai arī jūsu, tā kā šajā gadījumā es vēlos salikt savas komandas, Zīkrevārda komandas, savu biznesa komandas, apmaksāto dalībnieku, visus linkus, tātad visas ref adreses. Un tātad, lai to izdarītu, spiežam šo te podziņu. Šeit rakstam nosaukums, piemēram.
un liekam iekšā ref adresi. Pievienojam. Un tagad skatāmies, kas šeit mums jau ir pievienota viena adresīte. Tad mēs varam šo darbību izdarīt tik reizes, cik vien tas ir vajadzīgs, bet maksimums šeit var pievienot 10 saites. Pievienojam. Un tā, kad mums jau šeit ir pievienotas kādas saites, tad mēs varam no šejienes izņemt šo te pašas rotatoru linku saiti, varam viņu izņemt un varam atstāt, kā vien vēlties. Ja jūs vēlties, varat viņu atstāt, ja vēlties arī to reklamēt. Un šeit mēs redzam statistikas lodziņu, kur šeit būs redzams, cik ir bijuši apmeklējumi uz šīm saitēm, kas šeit ir pievienot. Tātad, un, lai mēs pat ievietot reklāmu, tātad mēs ievietojam tikai uz šo te vienu saiti, ar to saprotam, kad reklamējam visas tās saites, kas ir šeit apakšā mums pievienot. Ar to arī viss, paldies!